jaunie radio piespraužamie mikrofoni. Visi jaunie modeļi, kuri ražoti šogad, 2025. gadā. Skaties un uzzināsi, kas tiem jauniem mikrofoniem ir īpašs. Tikko nesen mums bija liels un jaudīgs apskats par radio piespraužamiem mikrofoniem. Un atkal es esmu te un uz galda man daudz radio mikrofonu un es stāstu par kaut kādiem jaunumiem. Nevar tā būt, kā viena mēneša laikā, varbūt bišķiņ vairāk par vienu mēnesi, jau tik daudz jaunie modeļi nāk no dažādiem ražotājiem. Bet tā ir, un šodien mēs varam iepazīties ar zināmā ražotāja Rode pāris jaunumiem. Pirmkārt, ilgi gaidīts mikrokomplekts, jeb wireless mikrofoniņi, kuru izmērs ir patiešām maziņš, bet par maziem mikrofoniem mēs vēl turpināsim tālāk. Un zināma modela Wireless Go 2, otras paudzes, jaunais mantojums Wireless Go Generation 3, jaunie Rode profesionāliem bezvadu radio mikrofoni. Kas tieši ir īpašs tiem mikrofoniņiem? Mikrofoniņi ne ar ko īpaši neatšķirās, tas ir vienkārši Rode kvalitāte, ļoti laba skaņa, līdz 18 stundām darba laiks. Reiķinot klāt mikrofonu uzlādē savā koferītī, Type-C un Lightning savienojumie, melna un balta krāsā, jebkuram blogeram, jebkurai rakstīšanai pilnīgi ideāls variants. Bet Wireless Go 3, tas jau ir pavisam cits stāsts. Pirmkārt, te ne tikai mums bezvādu skaņas pārraidīšana no mikrofonu līdz uztverējiem, bet galvenokārt iekšē rakstīšana. Ja pats mikrofons raksta iekšā skaņu 32 biti flow formātā, kas vienlaicīgi ļauj ierakstīt ļoti skaļu un ļoti klusu skaņu. Un tas ir backup celiņš, kas paliek mikrofona. Neskatoties uz to, būs kamerā ierakstīta skaņa vai pazaudēsies, vai būs kaut trokšņis, vai apstādīsies rakstīšana, mikrofonā saglabāsies backup skaņa. Tas ir ļoti līdzīgi Wireless Pro mikrofoniem. Tad, kur ir tā atšķirība starp Wireless Pro, kas maksā ap 400 eiro, un tiem Wireless Go 3 paudze, kurā ir bišķiņ zemāka cena. Pirmkārt, Wireless Pro mikrofoni nāk tādā uzlādējumā koferītī, un tad tik līdz jūs ieliekat Wireless Pro mikrofonus, viņi sāk lādēties no paša koferā, uzreiz visus 3 mikrofonus var uzlādēt ar vienu savienojumu. Savukārt Wireless Go sērijai 3. paudzē tas koferis nenāk, to var piepirkt klāt, ja kas. Otra lieta, ka Wireless Pro komplektācija Rode dod uzreiz pāris vādiņu piespraužamus mikrofoniņus, lavalier mikrofoniņus, lai šo te kastēti paslēpt kaut kur pie jostas un ārā izvest tīri tikai mazo štuncīti tādu mikrofoniņu. Savukārt Wireless Go versijai var pieslikt tos mikrofonus no Go sērijas, bet viņi vienkārši nenāk komplektā, lai jums nemaksāt par lieku aksesuāru. Un vēl trešais, tāds nedaudz nozīmīgs momentiņš ir par speciālām featurēm, ka, piemēram, Wireless Pro mikrofoni ļauj sinhronizēt timekodu, jeb, kad profesionāla filmēšana ir vairākas kameras, cauri mikrofoniem iet arī timekodu signāls, lai sinhronizētu kameras. Nekas tās liekas nav Wireless Go komplektā, tikai skaņas rakstīšana uz Type-C iericēm vai uz 3,5 mm iericēm. Bet tomēr tas ierīces ir jūtami lielas, tu te vēl nav runas par miniaturizāciju, kā piemēram Wireless mikrofoni. Bet ja mēs runājam par mazajiem mikrofoniem, tad tieši no DJI šogad mēs sagaidījām viņu jaunu sēriju DJI Mini mikrofoniņi. Pavisam mazie klucīši, un nesen mēs apskatā runājam par HoloLens mazajiem mikrofoniņiem, tad DJI mikrofoniņi ir tikpat mazie, tādi kantainie, tie tirgojas gan atsevišķi, balta vai melna krāsā, un dubultais komplekts ar uzlādes koferiem. Savukārt komplekts ar vienu raidītāju būs bez tā uzlādes kofera. Perfektā DJI kvalitāte, 24 biti
skaņas pārraide digitālajā formātā. Uztverējs ir domāts, lai pataisni pieslēgt pie jūsu smartphone Type-C vai Lightning. Lightning gan nenāk komplektā, un to var pasūtīt tikai online DJI lapā. Type-C var savienot pataisni ar telefonu vai, piemēram, datoru vai kādu citu ierīci, un, protams, pieslēgt pie kameras ar 3,5 mm vadiņu. DJI vēlreiz pārliecinājām, ka viņu mikrofoni skan patiešām labi. Mini sērijai nav iekšējas rakstīšanas, kā DJI Mic 2 sērijai, bet šos te mazus mikrofoniņus var nopirkt atsevišķi, jo var pataisni pieslēgt pie telefona. Tikai vajag pārliecināties, lai telefons būtu pietiekami jauns, jo tur vajag, lai Bluetooth būtu no pēdējās paudzes un atbalstītu savienojumu starp raidītāju un pašu telefonu. Ar, tā teikt, nevis vecākiem, bet parastiem telefoniem tas triks nesanāk, tad vajadzēs pieslēgt tieši caur uztverēju. Tāpat arī DJI mikrofonus pati pa sevi var pieslēgt pataisni pie DJI Action kameras, un tas nozīmē, ka ar mazu tādu mikrofoniņu var filmēt uz savu sporta kameru vai pie DJI Pocket kameras, un tad stabilizēt un filmēt ar Pocket kameru pataisni uz ierīci. Tad, runājot par miniaturizāciju, Boja piedāvā arī mini jaunus mikrofonus. Sanāk, ka ražotāji to beidzot iemācījies likt mazu elektroniku, kompaktas baterijas, bet no tā izspiest pietiekami labu kvalitāti un pietiekami ilgu darba laiku. Mikrofoniņi gan ļoti lēti, gan pietiekami tādi mazie smuki, bet vajag atzīt, ka pašā izstrādājumā tā kā plasmasas kvalitāte nav tik feina, kā dārgam alternatīvam no DJI vai Rode. Un arī skaņu pārraidē ir 16 biti, nevis 24 biti, kā Rode vai DJI. Var teikt, ka 16 biti tas ir tāpat kā kompaktdiski sava laika. Studijas līmenī pietiekami laba kvalitāte, bet, tomēr, piemēram, dinamiskais diapazons 24 bitu modeļiem, kā DJI vai Rode, būs plašāk. Bet, ja mēs turpinām tematu par miniaturizāciju, tad rekur HoloLens, kurš jau bija zināms ar savu ļoti kompaktu M2 sēriju, un tagad viņiem nāk M2S, varbūt tas ir M2 Small vai M2 Super, jeb jauns komplekts ar Type-C savienojumu. Jau pats koferis ir daudz kompaktāk nekā iepriekšējās paudzes mikrofoniņi, bet galvenā feature ir pašos mikrofoniņos. Tas mikrofoniņš ir augšējā daļā no ierīces, un apakšējā daļā mums ir tīri tikai raidītājs un baterija. Savukārt kapsulis, jeb tāds lavalier mikrofoniņš, ir augšējai daļai. Mēs varam piespraust šo te ierīci pie apģērbja, un mums sanāk, ka ārā nāk tikai mazais štruncītis, knapi redzams. Unikāls izstrādājums, var teikt, ka tas svars var būt kādi tikai daži grami, pat 10 gramus nāk, nav tā ierīcei. Un ar tādu smalku izmēru viņi pilnīgi normāli nodrošina skaņas kvalitāti un datu pārraidi. Pats ražotājs saka, ka tur gan trokšņu slāpēšana ir, gan 24 bitu skaņas kvalitātes pārraidīšana no raidītāja līdz uztverējam. Uztverēja savukārt nāk Type-C savienojumā un Lightning savienojumā, lai savienot vai ar moderniem telefoniem, iPhone un Android, vai ar iPhoneiem līdz 15. paudzei. Viss ir uz magnetiņiem, uzlades koferis, kur ierīces uzreiz lādējas iekšā, kā austiņu koferīši. Tad tik daudz ražotāji šogad nāk uz miniaturizāciju. Rode viņam ir mikro sērija, kurā arī ir kompaktā, taču lielākā interese ir tieši par Wireless Go Generation 3 profesionāliem radio mikrofoniem. Gan tie nav tik mazi,
rekur tāda izmēra, bet ļoti feini un ļoti kvalitatīvi. Nāciet mums uz veikalu, skatieties kataloga, jautājiet pārdevējiem, pastāstīsim, kuru tieši mikrofonu priekš jūsu telefona, priekš jūsu datorā, jūsu filmēšanai būtu vislabāk izvēlēties un dod uz priekšu ar labu skaņu filmēt jaukus video.